Aleksis lūdz Līgu aizkavēt Martu, kamēr viņš pārmeklē Martas istabu. Rihards ir laimīgs, ka ir atkal kopā ar Martu. Silvija pārdzīvo, ka viss viņas dzīvē ir beidzies. Rihards piedāvā Silvijai savu palīdzību. Putniņš pēc Leona lūguma noskaidro, par ko savā laikā cietumā ir sēdējis Otto. Helēna uzskata, ka Vadimam ir jābūt kopā ar Silviju. Marta savā istabā pieķer Aleksi. Čau, sīkais. Kā tev? Viss kārtībā? Tu prasi, vai man viss kārtībā? Nu, jā? Tev izdevās dabūt to dāvinājumu aktu Martas istabā. Tu vakar bija tā sastrasojies, ka es neko nesapratu. Hei! Kas ir? Ko lēcies? Interesanti. Tu nelektos, ja tev kāds būtu tā piečakarējis, tā kā tu mani? Es tev lūdzu aizturi Martu uz pusstundiņu. Un ja kas, tad tu man zvani? Es jau arī zvanīju. Uzreiz, nevis tad, kad viņi ir pienākuši klāt pie durvīm. Es jau arī zvanīju uzreiz. Nav man vaina, ka tā kāza tik ātri skrien, vai tu tik ilgi čamājies? Tas dokumentiņš man jau bija rokās. Un tad visi tie fakinie papīri viņi pabira. Labi. Nomierinies. Ko tu viņai beigās sastāstīji? Pirmo, kas ienāca prātā. Durvis bija vaļā, atvilknes izrautas, dokumenti izbiruši, sāku viņus lasīt. Domā, viņi noticēja? Figi viņi zina. Es viņas vietā nenoticētu. Jā, būtu stulbi, ja viņi tagad sāktu tev turēt aizdomās. Jā, būtu gan stulbi. Striķīts. Mums bantīte, krustiņš, sasiets. Mums viss plāns var izjūt. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Jākliedzās uz krastu, jāsteidzās. Bet es vienalga nevaru nomierināties, jo kāds taču bija rakājies manos papīros. Nu, beidz, nekas taču nav paņēmis. Nav. Tāpēc kā Aleksis iztraucēja. Ja, protams, tas nebija viņš, kas viņos rakājās. Kāda jēga? Ja Aleksis tāpat oficiāli tiek pie visiem viesnīcas dokumentiem, kāda jēga viņam kaut ko darīt slepeni, ko viņš var pilnīgi droši izdarīt atklāt? Nekāda. Nu, Bet kāds taču rakājās. nezinu, kaut vai Zenta, piemēram. Zenta? Kāpēc viņai interesētu viesnīcas papīri? Kāpēc, lai viņai interesētu manu pacientu lietu? Tu nopietni? Viņi rakājās tavos dokumentos tavā kabinetā? Protams, mīļā, ja kaut kas ir palicis uz galda, viss tiek rūpīgi izšņukurēts un pārcilāts. Un ja es vēl divreiz piesaku speciāli 2 reizes, ka nedrīkst neko aiztikt, tad ir 2 reizes lielāka rūpība, viss tiek izšņukurēts. Viņi izšņukurē šoreiz arī manas papīrus, ja? Klausies, tikai nebojāsim sev dienu. Tagad ejot un skaidrojoties ar Zentu. Es gribu pikniku. Tu taču negribi to sabojāt. Negribu sabojāt, bet ja tā bija Zenta, tad viņai ir jāzina, ko es par to domāju. Un es viņai vienkārši iešu un to pateikšu, neko jau vairāk. Lūdzu, neizbojāsim pikniku. Labi? Nu? Kas ir ar to
Mildu un piknika grozu, ko? Nezinu. Man slapja mate un pilna muda ar zobu pastu. Es arī gribu zobu pastu. Jā, jau garšo? Varbūt labāk nedaudz nogaidīt ar to dokumentu viltošanu. Nē, pagaid, tieši otrādi mums jārīkojas maksimāli ātri, kamēr Marta vēl neko nav sapratusi. Un to dokumentiņu, starp citu, es dabūju. Ko tu neko nesaki? Bet es tev saku. Un pēc līguma sanāk tā, ka Marta ar viesnīcu var darīt visu, ko vien viņa vēlas. Un tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņa var viņu gan ieķīlāt, gan pārdot, ja viņai ievaigas piķi. Tā. Te ir tas dokumentiņš, uz kura mums vajaga Martas parakstu. Kas tas ir? Tā ir ķīlas zīme, kuru, ķipa Marta ieķīlājas viesnīcu, lai dabūtu piķīti narkotikām, citām drazām. Man vajag normāli apsēsties, es tā nevaru. Tas ir vienīgais eksemplārs? Jā. Man vajag patrenēties. Nevar šitā. Pagaid, bet tu taču jau biji tik labi satrenējusies. Nē, es nevaru. Ķeksītim ir jābūt savādākam. Pagaid, nečakarējies, parakst un miers. Nē, es nevaru, es esmu pārāk sanervozējusies. Labi, pagaid, piedod, māsiņ. Piedod, man nevajadzēja uz tev tā sakliekt. Es saprotu, ka tu mums tāda viegli sanervozējusies. Nē, ne jau tas. Es tikai tagad tā pa īstam sāku saprast, ko mēs esam uzsākuši. Tas, ko mēs darām, ir krimināla noziegums, ja? Pagaid, ja tu tā sāc runāt, tu atsakies? Nē, vienkārši man vajag savākties. Negroks nomazgāt. Varbūt es varu iet pie tevis vannā. Jā? Tas ļautu man nomierināties, ja? Pusstundiņu šurp, vai turp tas tāpat neko nemainīs? Tu vari izmantot arī halātu, šampūnus. Un skūšanās putas arī? Jā, tikai neaizmirst pēc dušas salieties ar manu odekolonu. Nika, ko es redzu? Domāju, ka būsiet jau apvainojusies uz mums, vai arī? Pareizi domāju, jā. Ko te jūs te visu nodedziniet, pēc tam atkal mēnešiem remontējiet, kur te lai cilvēks padzer savu espresso. Bija jābrauc uz ārzemēm. Jā, un kur tu bijāt aizšāvusi? Vai uz Parīzi, uz Parīzi, uz Parīzi. Le Parī? Le Parīzi. Vai es jau no bērnības sapņoju par Monmartru, par Elisejas laukiem. Vai tu zini, ir tāds teiciens - redzēt Parīzi un mirt. Nu, paga, uz kapiem tak nebūsiet jau sataisījusies. Nē, es vēl tavu bērnu kāzās dancošu. Lai tā būtu. Jā. Pagaid, es tev parādīšu kaut ko. Parādīju tev, kur es esmu pie Eifeļa torņa. Nu, labprāt. Redzi? Tā esmu es, un te, vai dieniņ, te kaut kāds nēģers ietrāpījies iekšā. Gunār, ko tas ir? Jā, protams, ka ir. Ričiņ! Vai tu tur man nemaz neapsveicināsies? Nika, es nepamanīju, piedodiet, bet man galīgi nav vaļas pļāpāt. Mani Marta gaida. Nu, lai pagaida. Tu arī esi viņu pietiekoši ilgi gaidījis. Niku, tad espresso? Jā, espresso. Mēs te vēl ar Ričiņu pačalosim, lūdzu, jā. Nu, Ričiņ, tātad tev ar Martu viss notiek? Notiek, un kā vēl notiek? Kas tad tas par nēģeri? Pagaid, tu man te nemānies. Tagad pievilkšu tuvāk. Tu man nemānies un novirzies no sarunas, nu? Nika, viss ir ideāli. Nu? Marta beidzot ir sapratusi, ka Leons ir noiets etapas. Ko vēl vairāk var vēlēties? Vai diet. Kas tas par nēģeri? Nu, ietrāpījās tāds, redzi. Sveiks, Leon. Sveiki. Kur tad Mildiņa? Nav. Krusmāmiņa aizskrēja uz tirgu. Atstāja mani pieskatīt, kā gatavojas cepetis.
Un tu tagad apgūsti pavāru mākslu? Jā. Un to, ka, piemēram, kaut kas degas spēja noteikt pēc smakas un bezdomiem. Varbūt man paskatīties. Nē. Mums ar Mildiņu sarunāts tā. Modinātājs nozvanīs, tikai tad var celties un iet. Man prieks, ka tu esi uz kājām. Nesāp? Sāp. Un tāds kā reibonīts. Nu, es jau pazīstu savu rumbi. Kā nekā dakteris. Pats tikšu ar sev galā. Ko tev vajag no krustmātes? Viņi man solīja šo to sagatavot un atstāt. Ko? Bet, piknika grozu. Piknika grozu? Es priecājos, Ričiņ. Es priecājos, ka tev tā privātā dzīve tā nokārtojas, jā. Jau vienu brīdi, ka jūs tā divi ar to Martu bijāt atbraukuši no Anglijas un sakašķēties. Nu, es jau tev gribēju likt internetā. Jūs domājat meklēt man brūti? Nu, ko tu citu, ja tās, kas te plivinās apkārt, nevar novērtēt, kas tu esi pa zelta gabaliņu? Jā, kas es par zelta gabaliņu, Nika? Jā. Bet god... Sveiki. Sveiks, Silvija. Labdien. Jā, labdien. Kas? Nika, ja jūs ļoti gribat kādam palīdzēt, parunājiet ar to nelaimīgo cilvēku, ja? Ričiņ, Nu? kas viņai ar ģīmi? Kurš? Viņa cieta ugunsgrēkā. Viņai šobrīd ļoti vajadzīgs kāds, kas viņu izvelk no depresijas. Tu domā, kāds vēstoja draugs? Nē. Es domāju, kāds, kurš pierāda, ka tām rētām uz sejas nav izšķiroša nozīme. Ak, tādu. Ja? Tad jāpadomā, kā te varētu palīdzēt. Paldies, paldies. Atā. Jā, atā. Silvīti. Redz, pēdējais kavalieris aizmuka. Nu, nāc te pie manis pasēd. Nu, kā tad es bez kompānijas, nu? Nu, redz, meitiņ, tā ir labi. Nāc, pastīsimies, kur mums tas piknikros. Es jau nāku. Nu, tad nāc. Tā, tur mums nav. Tas? Tās izskatās pēc groza. Un ko tad? Aivars Rieviņa tik ātri jau no Anglijas. Es biju domājis, ka viņa paliks ilgāk. Lūdzu? Tukšu piknika grozu. Tukšu? Tu tāpēc Mildiņa aizskries uz tirgu. Nekās, mēs tūlīt piezvanīsim, visu nokārtosim. Labi? Nē, es pat varu salikt. Drīkst? Jā? Paldies. Un kā tad Dieviņai? Lējās Anglijā, kā brauciens? Labi, viņa joprojām ir Anglijā. Kopā ar Aivaru un Oto. Un ar ko tad mūsu pikniks? Nu, kā tad mūsu piknika? Es brīnījos, kur tu tik ilgi. Mildiņa aizskrējusi uz tirgu, neko nav salikusi, bet es gan arī atnācu ātrāk, nekā mēs bijām runājuši. Skaidrs. Ko tad Timermaņa kungs palīdz tev kravāt grozu? Es tāpēc vienkārši pieskatu cepeti. Jūs espresso, madam? Vai, merci, Gunāriņ, merci beaucoup. Sirvupļa. Nu, skaties, šitā te es esmu pie Parīzes Dievmātes katedrāles, redzi, Notre Dame de Paris. Un te, paskaties, te kāda kafejnīciņa, nu, vai nav burvīga? Ir gan. Vai dieniņ. Tā, es tagad, nu, pasties, kāds Zolīts un Sirms kungs ar vīna glāzi roka. Silvucīt, es tev teikšu, ka pat tādai vecai čībai kā man, tur Parīzē nāk brīžiem tādas pavisam dīvainas, grēcīgas domas prātā. Jā, un ja es vēl prastu franciski, es laikam tev garlaikoju, ne? Nē, Nika, nē, bet tikai tad man visu laiku jādomā par to reizi, kad es ar Vadimu biju Parīzē. Vai, piedod, bērniņ, es par to nemaz neiedomājos.
Nu, bet tad tiešām tu neesi viņu aizmirsusi. Nu, tad jūs taču tik sen jau kā šķīraties. Nu, ko? Tā ir gan 5 gadi. Nu, pietiek. Tagad tu esi tik brīva kā putns gaisā. Kā tad brīva? Veļas mazgātāji. Nu, kāda vaina veļas mazgātāja? Ja es zinu 2 foršākās dāmas, viena man visu laiku te mājas priekšā slauka ielu, un otrais nes savu veļu mazgāt. Nika. Klausies, Silvucī, tu nekad neesi ieskatījusies tajā iepazīšanās portālā? Bet ko tad lai es tur meklētu? Vai, mīļā, tur kādreiz gadās tik sakrīgi veči, 10 reiz labāki par tavu to vadījumu. Jā. Nu, ko, atvērt, ne? Nu? А я тебя предупреждал, я не буду нянчиться с твоими алкоголиками. А я Зилова уволил, и все. Ну, ищи другого охранника. Я тебе сказал. Все, давай. Ой, слушай, ну как хорошо, что ты здесь. Я как раз тебе звоню. Если бы ты знал, какая грандиозная идея мне в голову пришла. Только не говори, что тебе нужны инвестиции. Петерсон тебе такую сумму выложил, что можно 3 новых дела начать. Речь идет не о бизнесе, совсем наоборот. Я смотрю, ты много работаешь. Ну, тебе нужен отдых, ну, развлечься. У меня нет времени везти тебя за границу. Да никуда не надо ехать. Мы можем просто организуем пикник где-то, а? Купили бы шашлыки, шампанского, тебе коньячка, Да, хорошо. Пригласили А когда? бы гостей, ну. У детей был бы праздник, встретились бы с мамой. При чем здесь Сильвия? Ну, при том, что просто если мы приглашаем много людей, она бы тоже могла бы прийти. Ты что, хочешь устроить этот пикник, чтобы устроить случку мою с Сильвией, как собачек? С ней закончено, я тебе сказал. Ну, я не понимаю, почему? Потому все, и закончено, я сказал тебе. Ну, как ты так можешь быть уверен, Я что уверен, кончено? потому что я ей предлагал деньги. Она отказалась. Я предлагал сделать пластическую операцию, отказалась. Она согласилась быть прачкой у Петерсона, чтобы только меня не видеть. Я не понимаю, какие еще доказательства тебе нужны? Слушай, мать хочет видеть своих детей. Сейчас речь не о детях. Сейчас речь обо мне. Закончили этот разговор о пикнике. Побеспокоилась обо мне. Все. Спасибо. Я просто хотела как лучше. Ага. Все. Не действуй мне на нервы, у меня работы еще полно. Побеспокоилась. Алло. Tā, Silvucī, tos, kas slēp savus vārdus, tos tu atmet uzreiz. Tur neko nevar darīt. Pagaid tagad. Fallus. Ārprāts. Fallus. Nu, briesmīgi, nē. Tāds taču skaidrs, ka tas tikai meklē tādu vienas nakts sakaru kaut kādu. Tas neko nedara. Pagaid tagad. Nu? Ārprāts. Vai dieniņa, ja tā ir viņa ķermeņa detaļa, tad tur traks var palikt. Normāli, es nezināju, ka jūs, Nika, ar pornogrāfiju arī niekojaties. Es tikai apmācu Silvucīti, no kā viņai internetā jāuzmanās. Aha, tad Silvija meklē kādu sev sirdsāķīti vai? Nu, nē, taču, nē. Paga, kāpēc? Nē, pamēģināt jau var. Pagaid. Ar šitos priekš? Jā, pagaid. Nu, šitais. Ko? Nu, es nesaprotu no tā interneta absolūti neko. Nu, kad es strādāju viesnīcā, tad es spēlēju tur spēlītes. Bet... Silvucīt, tas ir tikpat kā spēlīte. Es tev iemācīšu, un tad tev ies tā kā pa sviestu. Tieši tā. Nav vērts starpīt gumiju. Kā tad? Nika, taisa augšā Silvija profilu. Jā, es tev visu iemācīšu. Būs labi. Nu, skaties tālāk, ja? Taisī to. Nu, tu redzi kāds? Nu, pavisam izskatīgs vecs, jā. Zvana. Tas nozīmē, ka cepets ir gatavs. Nu, varbūt labāk tomēr man paskatīties. Nē, es pats zinu. Mildīgi pateica, ka ir folijai jātais labais stūris. Tūlīt
Doktors Timermans sāk savu gadsimtu operāciju. Pagaid, es tev palīdzēšu. Nē, kas nekā. Gribat nogaršot? Paldies, nē, es gaļu nēdu. Mierīgi. Kas tad te nu par ambrāžu pilnu virtuvi? Laikam nevarējāt sagaidīt to pikniku grozu. Es jau biju tikai līdz tirgum aizskrējusi. Mēs tagad no stabulītēm neko nepērkam, es saknītes nopirku. Viss kārtībā, mēs ar Rihardu patiesībā par ātru skolāmies. Un nekas, es atļāvos pats sakrāmēt. Jā. Leon, tu man nepiededzināji to cepeti parādi. Viss kārtībā, lūdzu. Parādi. Mārtiņa, vai tu gadījumā negribi līdz kādu šķēlīt? Nē, Rihards gaļu nēd, un tad jau es arī nē. Nē, tu šoreiz paņēmi. Nē, es taču nēdīšu. Labi, mēs sadaguši nēdu. Labi. Paldies, Milda. Laimīgi, jā. Tā, Leon. Ata. Nu, ko te nu kārtējo reizi savārījāt? Neko nevārīja. Cepām. Nē, viss. Es tālāk neeju. Kamēr mēs neesam to izrunājuši. Ko tu gribi izrunāt? Man nepatīk tas, ko es redzēju virtuvē. Attaisi man foliju, palīdzi man foliju, izdari man to, es tev palīdzu. Nē, mēs nevaram, mēs runāsim tūlīt, Marta. Pasaki man godīgi, ja tu negribi braukt ar mani, tad tā arī pasaki. Rihard, kur tu ņem kaut ko tādu? Es nezināju, ka Leons būs virtuvē. Nu, es gāju iekšā virtuvē pie Mildiņas. Tur bija Leons. Ko man? Mukt ārā? Nu, piedod, stāsts par to, ka Leons palīdz Mildai virtuvē. Piedod, tas ir baltiem diegiem šūts. Milda nemūžam neuzticēt Leonam neko tādu. Taču aklam cilvēkam ir skaidrs, ka viņš neko nesaprot no ēdienu gatavošanas. Nu jā, un tāpēc Mildiņa arī atnāca 2 minūtes pēc tam, kad nozvanīja tas modinātājs, ka jāņem ārā cepetes no krāsnes. Tad kāda Mārut, kāpēc viņam vajadzēja tupēt pie tās plītes? Es nezinu. Kā es to varu zināt? Varbūt tā ir kārtējā Mildiņas viltība. Viņu gribēja ar viņu parunāties, un lai viņš atkal neaizmulk kaut kur pielikt pie plītes, lai sargā cepeti. Rihard, tur nebija nekā tāda. Nu, tā tik vēl trūka, lai būtu bijis. Tu brauks ar mani piknikā? Paldies. Labi, ka tas cepets tomēr ir izdevies. Es tev uzlikšu gabaliņu, ja? Es tā centos. Jā. Es jau redzēju, kā tu man centies. Tā, tūlītās. Aha, redzi. Pagaidi vēl. Tā. Nu, lūdzu. Un ja es šito te apēdīšu, tad tu man morāli nelasīsi. Es tev morāli vairāk vispār nelasīšu. Tāpēc, ka es saprotu, ka no tā nav nekādas jēgas. Jā. No kura laika mums tik prātīgi esi palikusi? Jā. No tā laika, kad es redzēju, ka tie citi nemaz nav labāki par tevi. Es jūs jaunos laikam nekad nesapratīšu. Un tomēr manos laikos viss bija savādāk. Kā tad? Apprecējāties, dzīvojat laimīgi. Nu, cik nu laimīgi? Visu mūžu. Cik nu laimīgi mēs dzīvojām, bet kūlāmies pa dzīvīti abi divi kopā un roku rokā. Ko mums no tā visa būs mācīties? Nu to, ka nevar tā. Tikko kaut kas tā aste gaisā un skrien meklēt kaut ko labāku. Un man tā aste gaisa, un es skrienu. Jā, tu skrien. Ko tad tu vairs atradīsi? Tu esi palaidis garām tik daudz labu meiteņu. Ko tu tes par Elziņu neizteikšu? Jā, un kas te Martiņai bija vainas? Un Līga taču arī bija laba meitene. Jā, redz, un vienu brīdi dzīvojāt kā cimds ar roku, vai ne? Nē, kā cimds ar roku, kā pudiņš ar vāciņu. Jā. Un tu nevarēji drusku paciesties. Nu, panākt kaut pusi solīt otram cilvēkam pretī. Tu.
Nogaidījies? Nu, kā tu jūties labāk? 100 reizes labāk. Tad, lūdzu, Eglītes kundze, viss ir sagatavots dokumenta parakstīšanai. Pēdi? Kā ir? Izskatās pēc Martas paraksta. Perfekti. Un tagad lūdzu zelta variantu. Starp citu, es tev nepateicu, ka es tagad esmu ievākusies viesnīcā. Es dzīvoju pretī numuriņā tev. Kā ievākusies? Man vajadzēja puslīdz ticam iemeslu, lai satiktos ar Martu. Salēju viņai, cik svarīgs man ir viņas personīgais viedoklis attiecībā uz mani ievākšanos viesnīcā. Pēc tam, kad savu laiku neesam varējuši sadalīt Leonu. Viņa izlikās, ka neiebilst. Pagaidi, es iebilstu. No kurienes tev tās fiksās idejas? Kad tu grasies to pateikt man? Es nezināju, ka man tev ir jāatskaits par katru sīkumu, ko tu Pagaidi, esi tu uzdarījis. neaizmirsti, kurš slimnīcā ir parakstījies par tevi? Kurš ir atbildīgs par katru tavu soli, par katru tavu rīcību? Jā, bet ja tu domā, ka tāpēc tu varēsi mani izrīkot un kontrolēt katru manu soli, tad tu smagi maldies. Tu nomierinies un paraksti dokumentus! Zini ko, brālīti? Es tiešām no sirds tev gribēju palīdzēt, bet man nepatīk, ja kliedz virsū un mani komandē. Bantīte, bantīte, krustiņš sasiets. Līga? Ko tu šeit dari? Es te dzīvoju. Vai tālāk man ir jāsmejas, vai droši karā jādod? Pēc tā bija tikai nevainīga buča. Jā, un vienas bučas dēļ viņš tev pa brīvu ļaus dzīvot šajā viesnīcā, jā? Nesmīdini mani. Ko tu runā? Nebāz man batonu savu